Nu ko, ir fantastisks 1. jūnijas, un medniekiem 1. jūnijas ir, es teiktu, tieši svētki. Nevelti mednieki viens otru bieži vien apsveic ar 1. jūniju, ar buku stirnāžu medību sākšanos. Un es atkal esmu iesācis 1. jūniju ar arī savas idejas realizēšanu par to, ka es gribētu vlogot savu mīļāko hobiju. Jo arī darbs man ir paveicies, ir mans hobijs. Un otrs mans mīļākais hobijs, vai arī viņi abi mani vienādi mīļi, ir medības. Un ir perfekti, skaista jūnija, 1. jūnija diena, vakars. Un iesim meklēt stirnādzi. Plāns sekojošs. Plāns ir tāds, ka ir jāatrod vai nu ļoti izteikti neperspektīvs, vai ar kaut kādām citām tātad, neperspektīvs, tātad selektīvi medījams, ja tā būtu pareizāk teikt, vai arī, kas it kā nav pareizi, bet, ja būs kaut kas ļoti tāds, ar kādu ļoti skaistu trofeju, ko it kā vajadzētu ļaut viņam piedalīties riestā, bet, tajā brīdī es izvērtēšu, cik skaisti ir šī trofeja. Bet pamatā ideja par selektīvām medībām. Vai arī vienkārši tad pa jauku pastaigu ar skaistiem novērojumiem, kas notiek. Man personīgi pašam ir bronza buciņam, kā no trofejas viedokļa. Tad vai nu tikai kaut kas labāks, vai nu tad, kā jau es atkārtošos, selektīvi. Došos es gan ar modernajām iekārtām. Tad man būs līdzi Pixfrā termālā ierīce un medīšies ar savu karabīnīti. Winchester XTR 77 mm Mauser kalibrā ar infrared tube 70 L, laikam tāds kaut kā nosaukums pilnais. Es gan pats būtu priecīgāks, ja man virsū būtu klasiskā optika, it sevišķi ejot pa dienu. Es uzskatu, ka daudz, it sevišķi, ja vajag novērtēt trofeju, tad tas ir svarīgāk, bet man līdz būs arī binoklis, kas pildīs šo funkciju. Bet šobrīd sanāca tā, ka nebija laiks nomainīt un piešaut, līdz ar to atstāja digitālo optiku, kas vēl ir no mežcūku medīšanas tumšajā laikā. Jā. Tā kā tāds ir plāns. Redzēsim, kā veiksies. Es jūs ņemu līdzi. Ar laiku vlogojot droši vien izstāstīšu sīkāk gan par to, ar ko es medīju. Nav tas nekas unikāls, nekāda tur, bet tāpēc padalīšos visu, kas notiek manā medību pasaulē, kurā es darbojos un dzīvojos. Medības šobrīd notiek Ziemeļkurzemē. Un, dosimies meklēt stirnādzi. Un vai arī vienkārši baudīsim šo skaisto vakaru. Un es domāju, ka mēs zvērus redzēsim noteikti. Šī vieta vispār ir ar zvēriem bagāta. Tieši ar stirnāžiem un vispār, to te ir daudz. Tā kā iesim skatīsimies. Tātad no medību viedokļa plāns ir tāds. Medīt no zemes ar piešanu, vai arī kaut kur starp kaut kādiem krūmiem izmantot kamuflāžu un gaidīt tur, vismaz sākotnēji.
Pulkstens ir 9 vakarā. Es domāju, ka vēl būs jāpagaida kādā stunda līdz aktīvai tādai jau kustībai, bet ir tik skaists vakars. Ir tik skaists vakars, ka tā nebūs problēma. Nu ko, arī stirnāšu medības ir veiksmīgas. Izdevās izmantot vēja labvēlību un pieiet āzītim ļoti tuvu. Un, ko jūs redzat, arī redzēsiet video. Un skaists vakars, veiksmīgas medības, 2 dienas pēc kārtas. Diāna bijusi ļoti labvēlīga jaunās sezonas sākumā. Un šaujiet garām, vīri, ko es jums citu varu pateikt.